šodien parunāsim par bišu dzīvi. Bites dzīvo stropā, un bišu ģimeni sauc bišu saime. Bišu saime ir ļoti kupla, tajā ir daudz bitīšu, un bitītēm ir viena svarīgā bite – karaliene, un visu bišu galvenais uzdevums ir rūpēties par bišu medu un vasku, lai vienmēr stropā būtu medus. Bet bitēm ir arī sava kārtība. Ir tātad tās karaliene, par kuru visi rūpējās, un karalienei ir bišu tēvs Trans. Pēc bišu kāzām bite karaliene sāk gatavoties oliņu dēšanai, bet bišu tēvs Trans dzīvo tikai guļot un ēdot, tā arī drīz beidzot savu dzīvi. Ir darba bites, sargi un izlūki. Šis ir bites sargs, kurš sēž pie ieejas, lai neielido svešas bites. Darba bites tīr stropu, rūpējās, lai vienmēr stropā viss būtu tīrs. Stropā vienmēr ir liela kārtība. Vēl ir bites, kuras rūpējās par bišu šūnu būvēšanu, un ir kas saremontē sabojātās šūnas, bet ir arī bite izlūks, kura lido un atrod labākās puķītes, un tur aicina pārējās bites, bites vācējas. Bites vācējas vāc nektāru un ziedputekšņus. To dara katru dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram. Dienā bitītei jāplido ļoti daudz ziediņu, lai savāktu vajadzīgo daudzumu nektāru un ziedu putekšņus. To viņa aiznes uz stropu un pārveido medā. Bet stropā tajā laikā bišu māte ir izdējusi mazuļus, kuras izšķiļās no oliņām, un tad notiek jauno bišu piedzimšana. Izlien ārā no savām krūniņām, izlien ārā no vaska šūnām. Hei, esmu arī es klāt. Tagad mums būs vēl viena jauna bišu vācēja, un mums būs vēl vairāk gardais medutiņš. Atā!